Tā, tu piezvanīji Žanim un Hildei? Jā, Labi. viņi tūlīt būs klāt. Labi. Viņi jau ir klāt. Sveiki! Kāpēc jūs mūs saucāt? Kas lēcies? Mēs jums esam sagādājuši lielu pārsteigumu. Saki, nu nevelc garumā sirsniņu. Robertiņš ir noslēdzis 2 mēnešu līgumu ar savu trupu un brauks uzstāties pie Amerikas latviešiem. Ja. Vai nav brīnišķīgs brīvdienas? Tu gribi teikt, ka tu brauks viņam līdzi? Jā. Vai cik jauki, mīļa! Šogad taču ir tik karsta vasara un beidzot, Monika, tu taču varēsi tikt prom no tās karstās Rīgas. Veselus 2 mēnešus kā paradīzē. Robi, bet tas taču ir lieliski. Varani, vai ne? Nu, dien, es tikai nezinu, kā es bez jums varēšu izturēt veselus 2 mēnešus. Jā, nu ko var darīt vismaz tava mēle un virsūs durs, kad mēnesis no tā atpūtīsies. Tas nemaz nav asprātīgi, Žani. Hildiņ, kā man tevis pietrūkst. Jā, man arī. Padomā, jūs šeit esat dzīvojuši 14 gadus. Un šī būs pirmā reize, kad mēs šķirsimies uz tik ilgu laiku. Jā, tas tiesa. Lai nu kā, bez jums mums būs tās stipri skumji. Nu, ko tu runā, vecīt? Jūs taču varētu atbraukt pie mums ciemos. Žani, tu pats teici, ka tu taisies šos ar apciemot savus Amerikas radus. Kā tad? Un jūs taču negribēsiet 2 mēnešus šķirties no saviem labākajiem draugiem? Jā, tās neiet krastā. Mēs jūs gaidīsim Amerikā. Robertiņ, diez vai mēs varēsim, jo mums ir šogad diezgan spiedīgi ar naudiņu. Nē. Vai nu jūs brauksit, vai mēs nekustam ne no vietas. Tieši šitā. Es daļu no ceļa izdevumiem sekšu no sava honorāra. Nē, nu, jūs esat visjaukākie, visnesautīgākie cilvēki, kādas es jebkad dzīvē esmu sastapusi. Nu, kāpēc, lai mēs nebūtu jauki, ja mums līdzās ir vismīļākie, visbrīnišķīgākie cilvēki pasaulē? Žani, vai tev nešķiet, ka mēs tupam vienā lielā sīrupa peļķē? Ai, zinu, Robi, tādu salkam plietu, kan sajūt tik tiešām. Nu, smejies. Bet, nu, dien, tas būs dīvaini, iedomājies, ka visu vasaru viņu dzīvoklis stāvēs tukšs. Tā mēs esam jums sagādājuši vēl vienu pārsteigumu. Jā. Tas nestāvēs tukšs. Ak tā? Ne, es ceru, ka mums izdosies sameklēt kādu apakšīrnieku. Jauki! Galu galā nav nekāda joka lieta maksāt par dzīvokli 90 latus, ja mēs 2 mēnešus tajā neuzturēsim. Nu, pareizi, es būtu neliec, ja es no jums prasītu vairāk. Nu, tieši tā es arī domāju, un tāpēc es aprunājos ar dzīvokļu īres mākleri Šakūrina kundzi, un viņa teica, ka dzīvokli varēšot izīrēt. Nu, vai, cik jauki! Jā. Nu, taisnība sakot, viņa teica, ka es varu cerēt uz kādiem, 150 latiem. Uz 150 latiem, Žanīt, vai tas nav brīnišķīgi, ko? Hilda, Žana, kas jums liecies? Tā, Robi, jūs mums maksājat par dzīvokļu īri tikai 90 latus mēnesī, ja? Tavuprāt, tas ir godīgi iedzīvoties uz mūsu dzīvokļa rēķina. Nu, varētu gan priecāties, ka mums ir iespēja mazliet nopelnīt. Jā. Galu galā mēs maksājam jums saskaņā ar dzīvokļa īres līgumu. Ja jūs saņemat 90 latu mēnesī, tad viss ir godīgi. Varbūt godīgi, ja? Bet nekrietni. Paga, tu netaisi mūs par nekrietniem un par visādiem tur ļaundariem. Jums vajadzētu priecāties, cik jums tas ir izdevīgi. Ko? Ko tu tur mūli? Apgriezīsim šo situāciju ar kājām gaisā. Nu, pieņemsim, ka es no apakšīrnieka varu dabūt 50 latu mēnesī. Jā. Žani, tu man maksāsi tos iztrūkstošos 40. Ko? Tu domā, ka es dums, bez šaubām, ka nē? Nu, re. Un tie esat mūsu draugi. Jā. Mums katru mēnesi jāzaudē 40 lati. Un viņi taču mūsu labā nepakustinās ne pirkstu. Acu mirklīti. Tas ir pilnīgi kas cits. Jā! Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka viņi mēnesī saņem 150 latus. Jā! Man ļoti žēl, ka tas jums nav paprātam, bet mēs jums neko nevaram palīdzēt. Tiešām? Nē, godātais. Līgumā ir teikts, ka mums ir tiesības pieņemt apakšīrnieku. Kur ir līgums, Sauļaita Muna? Mīlulīt, tepat vien ir. Yes.
Piedodiet, atvainojiet, Ja, lūdzu. piedodiet, atvainojiet. Paldies. Tā, pazavērīs. Viss ir skaidri un gaiši uzrakstīts. Ja. Īrniekam ir tiesības līgumā minēto dzīvokli izīrēt apakšīrniekam. Īrnieks, tie esam mēs. Jā. Jā, un šis te ir līgumā minētais dzīvoklis. Jā. Papa! Labi, lasi tālāk. Labi. Īrniekam ir tiesības līgumā minēto dzīvokli izīrēt apakšīrniekam, ja ir saņemta attiecīgi īpašnieka piekrišana. Nu, ne. Un te esam mēs. Īpašnieka kungs ar kundzi. Nu, un ko tad tu tagad teiksi? Manuprāt, tas neko nemaina. Gan jau kādam apakšīrniekam jums tā piekrišana būs jādod. Tu saki? Kā gan citādi? Jūs taču nevarat noraidīt visus tos, kam mēs gribam izīrēt šo dzīvokli. Teikšu, kā ir. Divi atbaidoši riebekļi. Un tikai pirms mirkļa mēs bijām mīļi un sirsnīgi cilvēki. Mīļumiņi, Hildu, ejam prom. Susi. Iesim spēklicīt. Es jums novēlu patīkami pavadīt laiku Amerikā. Karstu, sutīgu, sviedrainu vasaru. Karstums ir sīkums. Tik līdz jūs būsiet prom, mēs jutīsimies kā paradīzē. Nē, Šakurins kundze, nav jēgas vēl kādu aicināt. Vimbas jau ir noraidījuši 6 kandidātus. Atsamirkli. Māklere domā dzīvokli parādīt vēl vienam pārim, esot ļoti patīkami cilvēki. Nu, Vimbām jau nepatiks pat Rainis un Aspāzija. Šis pāris Vimbām noteikti patikšot. Ja? Lai notiek, mums nav ko zaudēt. Jā, Šakurins kundze, jā. Uz redzēšanos. Kāpēc Šakurina domā, ka Vimbām tas pāris patiks? Ko nazanu tu nepateikšu, vai jau nāk? Mēs tik un tā šovakar braucam prom. Es atvēršu. Šakurins kundze, jūs jau tik ātri? Es biju netālu, kad jūs zvanījāt. Kāpēc jūs nenākat iekšā? Lūdzu. Ko jūs šeit darāt? Mēs atnācām novērtēt laulāto pāri, kurim jūs vēlaties izīrēt dzīvokli. Kur tad viņi ir? Tepat vien ir. Ko? Žanīt, Ja. vai es tevi apmierinu? Jā. Un kā tev, Hilda? Vai es tevi apmierinu? Jā. Mēs viens otru apmierinām. Robert, Nekā nesaprotu. Šakurins kundze, kas te īsti notiek? Manuprāt, Vimbas vēlas kļūt par šī dzīvokļa apakšīrniekiem un pēc tam sameklēt tam apakšīrniekus. Viņiem iepatikušies mūsu deguni. Un viņi grib mūs aiz tiem vazāt. Nekas nebūs mīlīši. Dzīvoklis visu vasaru stāvēs tukšs. Labi, ejam, Žanīt. Jā. Pagaidiet, Visu pagaidiet. Man ir kāds priekšlikums. Kāds? Es jau ilgus gadus meklēju šīs mājas dzīvokļiem īrniekus. Šeit dzīvo daudzi mani klienti, un es vienmēr apbrīnoju par to draudzību, kas saist jūsu ģimenes. Tā ir brīnišķīga draudzība, un es varu sadarīt, ka jūsu draudzībai vismaz 10 gadu. 14. 15. Nē, 14. 15. Ne jau gadu skaits ir svarīgs, bet galvenais, lai šī draudzība nebeigtos. Jūs domājat tāpat. Mans priekšlikums ir šāds. Es zinu, ka jūs par šo dzīvokli maksājat 90 latus mēnesī. Es zinu, ka par šo dzīvokli var dabūt 150 latus mēnesī. No. Es jums atradīšu patīkamu īrnieku, bet īres starpību jūs sadalīsiet uz pusēm. Norunāts. Norunāts. Norunāts, Žan. Norunāts. Norunāts. Paldies! Kurins kundze, paldies! Paldies, Šakurins kundze. Bez jums mēs tik ātri nebūtu lietu atrisinājuši. Bet es taču negribu zaudēt savus komisijas procentus. Visu labu. Paklau.
Robert, Robert, kur tu raugi, ka mēs esam pazīstami 15 gadus? Es sareiķinu tikai 14. Mēs šeit ievācāmies dažus gadus pēc kāzām. Monikai tad bija 25 gadi. Muna Sauļeite. Cik te ņūļa tev ir godu? Kas to būtu domājis? Mēs te dzīvojam tikai 6 gadus. Varbūt es varu tev kaut kā palīdzēt? Nē, Hildiņa, es jau visu esmu sakrāmējusi. Nācikšā. Patiesībā es atklātu tev pateikt, ka es ļoti priecājos, ka mēs tomēr salīgām mieru. Es arī, Hildiņa, tas bija tik muļķīgi. Nu kā tad? Šakurins kundze, jūs jau tik ātri atpakaļ? Jā, es jums esmu atradusi apakšīrnieku. Nevar būt. Jā, tas ir Diedziņa kungs, un maksās jums 150 latus mēnesī. 150 latus mēnesī? Lūdzu, apsēdieties. Teicos. Kur tad viņš ir? Mēs ar viņu norunājām satikties šeit, bet vispirms man par viņu jums kaut kas ir jāpasāsta. Kas viņam kaiš? Nekas. Viņš ir ārkārtīgi kautrīgs cilvēks. Bet vai jūs atceraties to skandalozo tiesasprāvu pret Baranovska bandu? Jā. Diedziņa kungs figurēja kā slepkavības liecinieks. Viņu mēnešiem vazāja pa visādām tiesas sēdēm, kamēr viņam beigās sagāja nervi čupā. Un tagad viņš meklē klusu, mierīgu vietiņu, kur viņu neviens netraucētu, un viņš varētu savest kārtībā nervus. Nē, tad jau viņam šeit patiks. Protams, šis dzīvoklis viņam būs ļoti piemērots. Jā? Vai jūs neko nedzirdējāt? Nē? Nē. Manuprāt, pie durvīm kāds klauvē. Nu jā. Varbūt, ka tas ir Diedziņa kungs. Diedziņa kungs? Diedziņa kungs! Diedziņa kungs! Lūdzu, nāciet iekšā! Jūs esat atnācis pareizi, lūdzu. Tas ir Diedziņa kungs. Iepazīstieties, tā ir Rambāns kundze un tā ir Vimbas kundze. Es jau kundzēm stāstīju, ka jūs meklējat ārkārtīgi ērtu un vienkāršu dzīvoklīti, un manuprāt, šis jums būtu ideāls. Es neko nedzirdu. Jā, šeit ir ļoti klusi un mierīgi. Dažkārt šķiet, ka mūsu mājās visi būtu apmiruši. Hilda gribēja teikt, ka te ir kluss kā kapā. Nāciet, es jums izrādīšu dzīvokli. Šeit ir virtuve. Lūdzu. Tā ir ārkārtīgi ērta un plaša, turklāt ļoti saulaina. Saulainā laikā te visu laiku spīd saule. Diedziņkungs, 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 piedodiet, nejauši nokrit Diedziņkungs. Diedziņkungs, piedodiet, man nejauši nokrita. Vai es varētu aplūkot guļamistabu? Jā, nāciet, nāciet. Lūdzu, Diedziņa kungs. Nāciet. Hilda, vai tu esi redzējis kādreiz tik nervozu cilvēku? Nabadzīgam tai tiesasprāva nav klājies viegli. Nē, viņš būs labs apakšīrnieks. Katrā ziņā orģijas viņš šeit nerīkos. Mēs arī te nerīkojām. Diedziņa kungs domā, ka dzīvoklis ir ideāls. Man prieks to dzirdēt. Rambānas kundze, vai jūs esat gatavi parakstīt līgumu? Protams. Lūdzu, šeit. Diedziņa kungs, lūdzu, savu parakstījumu tieši tepat blakus. Lūdzu, šeit. Kad jūs esat iecerējis pārvākties? Cik vien ātri iespējams? Ļoti labi. Mēs jau šovakar braucam prom, tā kā jūs varat nākt tūlīt. Somas es nonesīšu lejā pie Hildas. Es tev palīdzēšu. Lieliski, es aiziešu pēc mantām un tūliņa atgriezīšos. Es ceru, ka jums šeit patiks. Šeit ir ļoti klusi un mājīgi. Visu labu! Visu labu, visu labu. Hilda, Diedziņš ir jau ievācies.
Viņš samaksāja par 2 mēnešiem 300 latu, 60 lati tev, 60 lati man. Vai šakurīnē tie procenti? Nu, redz, cik jauki viss ir nokārtojies. Kas mums ir vēl darāms? Tā man jānoiet pie Cālīša Jankurts, kad viņi uzzināja, ka mēs dodamies prom uz 2 mēnešiem, viņi gribēja tā kārtīgi atvadīties. Nu, viņi ir tik jauki. Nu, protams. Reku, Robertiņ! Robertiņ, nāc iekšā, man tev kaut kas jāpasaka. Man tev arī ir kas jāpasaka. Nu? Sāc pirmais. Mans aģents nu pat saņēma faksu no Amerikas. Mana turnīja ir nojukusi, mēs nebrauksim nekur. Man arī ir ļoti žēl. Labi, un tagad stāsta labās ziņas, ja? Es izīrēju mūsu dzīvokļus visu vasaru. Ko? Monika, tu atdod to viņam atpakaļ. Bet es jau esmu parakstījusi līgumu, un vispār viņš jau ir ievācies. Un tikpat labi viņš var arī izvākties. Nē, es eju ar viņu parunāties. Nē. Ar viņu runāt nevar, tu to cilvēku nepazīsti. Viņš var neizturēt. Nu labi, nu bet ko tad, lai mēs darām? Es nezinu. Re, kur pats Diedziņa kungs? Diedziņa kungs, lūdzu, nāciet iekšā. Diedziņkungs, iepazīstieties, tas ir mans vīrs, Roberts. Labdien. Vimbas kundze ir tā ļoti nepatīkami sākt ar sūdzībām, bet redziet, man virtuvē tur tek. Paklau, draugs, es gribētu... Runāšos. Diedziņkungs, mēs jums izīrējam dzīvokli, tāpēc, ka manam vīram bija paredzēts darbs ārzemēs. Bet pasākums izjuka, un mēs nekur nebraucam. Cik žēl. Jūs jau pats saprotat, ka mēs vēlamies atgriezties savā dzīvoklī. Varbūt, ka jūs varētu... Nē, šis dzīvoklis man ir kā radīts. Man ir jāpaliek obligāti. Otra dzīvokļa medības es neizturēju. Nē. Viņš tiešām ir uz vājprāta robežas. Ko mēs tagad iesāksim? Būs jāpārceļas uz viesnīcu. Uz viesnīcu. Jā, uz 2 mēnešiem. Tu laikam domā, ka es esmu miljonārs. Nu, gan jau jūs atradīsiet kādu citu dzīvokli. Mīļā Hildiņa, tas nemaz nav tik vienkārši. Es pateikšu, kas jums ir jādara. Jūs pārvāksieties pie mums. Mēs pārvāksimies pie jums? Nu, kā tad? Viens gulēs uz saliekamās gultiņas, otrs uz dīvānu. Nu, paldies, bet par jūsu labo sirdi, bet es domāju, ka mēs jūs nedrīkstam. Nē, mēs nedrīkstam jums draudz. Nu, nekas, Monika, nu, dažas dienas padzīvosim tādā šaurākā saspiestībā. Draugi taču ir tāpēc, lai mēs izlīdzētu viens otru. Hilda. Labvakar. Labvakar. Labvakar, Žanīt. Labvakar. Nu, vai dzīvokli izdevās atrast? Tie, kur izskatās pēc dzīvokļa, ir jau izīrēti vai arī ļoti dārgi. Slikti. Jā, tas tiešām ir slikti. Žanīt, es esmu izmisumā, es nezinu, ko iesākt. Es šodien esmu nostaigājis 20 kilometrus. Kā jūs šodien pavadījāt dienu? Mēs jau ļoti labi, ja neņem vērā dažus sīkumus, kā piemēram to, ka Robertiņš gatavoja jaunu dziesmu šī vakara koncertam un raustīja akordionu un nelabi auroja vairākas stundas. Hildiņ, bet Robertiņam ir jāmēģina. Labi, ka viņš nemēģināja to numuru ar bungām. Nu, tā tad dzīvokli neizdevās atrast. Žanīt, kad mēs te ienācām, es taču nedomāju, ka mēs te nodzīvosim veselu nedēļu. Ko? Vai tiešām tikai nedēļu? Žāni, nav ko brukt viņai virsū, nu tā taču nav Monikas vaina. Žani, es daru visu, kas ir manos spēkos. Nu, protams, taču mēs viņai un Robertam esam apriebušies tikpat stipri kā viņi mums. Mīļā, es tikai gribēju teikt to, ka 4 cilvēkiem šis dzīvoklis ir pārāk mazs. Jā. Jā, un tad vēl lūdzu, Monika, iesaki Robertam tās jaunās dziesmas mājās nemēģināt. Man tā aurošana krīt uz nerviem. Žani, tu to varēji pateikt uzreiz. Roberts šeit dzied tikai tāpēc, ka viņš ir iedomājies, ka tev tas patīk.
Pasaka man lūdzams, kad viņi vienreiz vilksies ārā no tās vannas istabas? Nu, ko viņi tur dara? Mazgājas. Pa šo laiku tur varētu nomazgāt veselu elefantu. Nu, paldies Dievam, tomēr nav noslīkusi. Piedod, Žanīt, es mazliet aizķēros. Vai nu ko jūs? Tas nekas. Mēs par šo laiku ar Hildu vienkārši tā sirsnīgāk iepazināmies. Nu, čau. Kas viņam liecies? Neuztraucies, ja viņš laiks neaiziet gulēt, viņš vienmēr meklē kašķi. Nē, tā jau es domāju. Nu, kamam siltais ūdens boiler atkal beidzies. Kurš tāda nakts melnumā blondās apkārt? Piedod, Žani, es aizmirsu atslēgu. Nu, kas ir? Kāpēc jūs vēl neguļat, ko? Robert, tu man paskaidro, kā tev izdodas? Vienā nedēļā 2 reizes aizmirst atslēgas. Nu, labi, es tev lūdzu piedošanu, Žanīti, mīļais. Zvanīja. Nu tas esi tu. Tā, mīļie, Monikīna, saulēte. Paklausieties, bet jūs taču zināt, cik es ļoti mokos ar bezmiegu, cik man ir ļoti grūti iemigt, un jūs katru nakti saceļat tādu traci, Nu, Hildiņ, nedusmojies, Robertiņš negribēja. Mēs bijām klusi kā pelīts, bet Žanis gan uzskrēja virsū krēslam. Es nebūtu no kādam krēslam uzskrējis virsū, jo viņš nebūtu nolikt istabas vidū. Žanīt, Mēģināsim vēlreiz. kas nevar būt? Arī kādiem samulētas saulēte, Muna. Saproti, Konrāds uztaisīja jaunu kompozīciju. Ar labu naktī! Trauki. Šajā mājā kāds nemitīgi ēd. Man tā trauka mazgāt līdz kakonis. Es tik Hildiņ, pārgūs. mēs neesam vienīgie ēdāji. Nu, vai tad es to teicu? Es tikai saku, ka katrs ēd, kad viņam ienāk prātā. Panna man vēl nav atzisus, ka tā ir jau jākarsē jaunai partijai. Nu, acīm redzot, ir viena izēja. Jā, bet tu nevar atrast dzīvokli. Es biju domājusi papīra traukus. Ak tā. Par visu vainīgs tas diedziņš, ja viņš būtu izvācies. Pagaidi. Es esmu ar mieru. Tu taču nezini, ko es izdomāju. Man ir pilnīgi vienalga, kā tiek mēs no tāda Diega kunga tiekam vaļā. Paklausies, ja viņš ir kļuvis par tādu nervozu graustu, tāpēc, ka viņš ir bijis slepkavības liecinieks, kā būtu, ja tas notiktu vēlreiz? Viņš redzētu, ka es tevi nogalinu. Nu, nē. Nu, labi. Tu nogalini mani. Tas izskatīsies ticamāk. Darīsim tā. Kas tur ir? Esmu es, Rambānes kundze. Es
atnāca apskatīties, kā jums klājas. Lieliski. Šis ir brīnišķīgs klusums. Beidzot, mani nervi var atspirkt. Prieks dzirdēt. Un es esmu aizmirsu savas lietiņas. Es jau krastījos jums tas atdot. Kur tu esi čūlis tādā? Ko? Nu, tu uz mani vīvēs savas acis un nebolīsi. Ko tu runā? Tu ļoti labi zini, par ko es tur runāju. Vai notiek runājam atklāt valodu? Tu viņu esi zaudējusi. Tagad viņš ir mans. Ja man viņš ir jāzaudē, arī tu viņu nedabūsi. Tu man draudi? Jā. Diedziņkungs, jūs dzirdējāt, viņa man draud! Nē, es neko neesmu dzirdējis, neko. Es viņai draudēju, un tur mēs visam pieliksim punktu. Nevajag. Diedziņkungs, ja viņa šaus, jūs būsiet mans liecinieks! Es negribu būt liecinieks, ja jūs gribat viņu nošaut, vediet viņu pagalvā un šaujiet viņu tur. Nē, mēs to darīsim šeit pat, un es tūlīt skaitīšu līdz 3. Un tad tu saņems to, ko tu esi pelnījusi. 1, 2, 3. Tev ir bail šaut! Nē, nav. Es tikai gribēju redzēt, kā tu nāves bailēs sāksi trīcēt un lūgties, lai tevi pažēlo. Es vēlreiz skaitīšu līdz 3, un tad citīs tavā pēdējā stundiņā. 1, 2 un 3! Es neko neesmu redzējis! Es neko nezinu! Es neko neesmu redzējis! Tu arī nebija zemē metama aktrise! Meitenes! Man ir kolosāli jaunumi. Mums arī! Monika, Žana, Hilda, cik labi, ka jūs esat visi šeit. Man ir satriecoši jaunumi. Visiem ir satriecoši jaunumi! Jūs esat dāmas, kādi ir jūsu jaunumi? Mēs ar Hildu viltīgi nobiedējām diedziņu, viņš aizbēga prom un dzīvoklis atkal ir mūsu! Ai, to tik ne. Kas tad nu? Es beidzot dabūju jums dzīvokli un samaksāju 2 mēnešu īri. Viņš mums nebija neviena dzīvokļa, nu mums ir 2. Pamatiņ lūdzu, tikai nesaka, ka mums ir 3. Mums nebūs vajadzīgs pat 1. Aģents man piedāvāja citu līgumu. Mēs dodamies 2 mēnešus koncertēt pa Lietuvu, Igauniju un pats galvenais pa Latgali.